Katrs rīts atnes jaunu, vēl neuzrakstītu lapusi tavā dzīves grāmatā. Vai esi pamanījis, ka tu vairs neesi tas pats tēls, kas bija vakardienas nodaļā, pirms nedēļas vai pat pirms gada? Gluži vienkārši tā ir dzīve, kas plūst uz priekšu, nepārtraukti tevi veidojot un mainot. Tu neesi viens šajā stāstā, blakus tavai dzīves grāmatā ir arī citu cilvēku grāmatas, un pat visas pasaules stāsts. Tas ir daudz plašāk par visu, ko tu šobrīd zini, proti vai esi pieredzējis. Ko tas nozīmē tev? Tas nozīmē esi atvērts mācīties un virzīties uz priekšu. Dažas iepriekšējās nodaļas iespējams ir noslēgušās, taču citas jau gaida, lai tu rakstītu stāstu, kādu patiesi vēlies. Šodienas kārts ir īpaša tiem, kuru šā brīža galvenais dzīves motīvs ir attiecības. Lai kādas jaunas durvis, iespējas vai zināšanas tev pavērtos, nekad nepazaudēs savu galveno motīvu – attiecības. Padoms – nostādi attiecības augstāk par visu. Ar skaidru skatu un fokusu uz tām, tas palīdzēs tev gudri izvēlēties katru nākamo vārdu, zināšanas un iespējas savā stāstā. Tava dzīves grāmata ir tavās rokās. Ja izvēlies rakstīt to ar sirdi, kas redz, mīl, mainās un virzās uz patiesām attiecībām, tad katra lapuse kļūs par vērtīgu nodaļu tavā unikālajā dzīves grāmatā.